Eiropas zaļais kurs ir Eiropas Savienības stratēģija klimatneitralitātei līdz 2050. gadam, kurā iesaistās arī Latvija. Tā galvenie virzieni ir atjaunojamā enerģija, ēku siltināšana un zaļās investīcijas ilgspējīgai attīstībai. Arī galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā, akciju sabiedrība Rīgas siltums, ir apņēmusies veicināt ilgspējīgas pārmaiņas enerģētikas nozarē. Rīgas siltums aktīvi izmantojam jaunākās tehnoloģijas, ieviešam siltumapgādē, attiecīgi tādā veidā samazinot enerģijas zudumus un samazinot enerģijas patēriņu. Viena no jaunākajām tendencēm, kas mums vairākos siltumavotos ir ieviest, ir lieljaudas absorpcijas siltumsūkņi. Viņi samazina dūmgāzes temperatūru, tādā veidā veicinot atjaunojumu energoresursu izmantošanu un kā arī samazinot emisijas. Un šobrīd notiek aktīvs darbs, sagatavošanās darbi, lai uzstādītu elektrokatlus. Siltumcentrālā imanta. Attiecīgi siltumcentrālā imanta uzstādītais elektrokatls darbosies kā balansēšanas tirgū, attiecīgi arī veicinot šo elektroenerģijas balansu Latvijā un arī ražos siltumenerģiju brīžos, kad elektroenerģijas cena būs zemāka. Šobrīd uzņēmumā aktīvi notiek digitālā transformācija, lai šobrīd norit darbs pie pilsētas siltumskaitītāju sistēmas pilnveidošanas. Šī jaunā sistēma, kas ir ieviesta pilsētā saistībā ar siltumenerģijas skaitītāju nolasīšanu, notiks diezgan pakāpeniski, jo mums kopā siltumenerģijas lietotāju pilsētā ir 8000. Līdz to šo pārēju uz jauno nolasīšanas sistēmu būs ilgstošāka. Bet šī sistēma ļaus mums daudz operatīvāk un ātrāk reaģēt uz siltumenerģijas patēriņiem pie klienta, pie gala lietotājiem. Protams, par energoefektivitāti ir jādomā arī pašiem daudzdzīvokļu nama iemītniekiem. Ja mēs runājam par ilgtermiņa energoefektivitātes pasākumiem, tad noteikti tā ir ēkas renovācija. Attiecīgi šādu pasākumu veikšana jau realitātē pierāda to, ka ir iespējams panākt siltumenerģijas patēriņa samazinājumu apkurses sezonā līdz 60%. Latvijā šī situācija, neteiksim, ka viņa ir dramatiska, bet viņa ir slikta ļoti. Ja mēs skatāmies uz dzīvojamo fondu, tad Latvijā ir nosacīta 16 000 daudzdzīvokļu mājas, no kurām 70% ir būvētas 50., 60., 70., 80. gados. Ja? Un tikai 30% ir jaunbūves vai būvētas mūsdienās. Un tikai 10% no iepriekš minētā māju skaita ir atjaunotas. Šis nams Latgales ielā 237 ir viens no tiem, kurš ir atjaunots izmantojot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Pērn daudzdzīvokļu nams jau paguvis iegūt nomināciju Energoefektīvākais nams 2024. Lielākais ieguvums – energoefektivitāte. Tāpēc, ka siltuma patēriņš samazinās par 54%, līdz ar to mēs mazāk maksājam. Piemēram, mēs varam parādīt pirms renovācijas rēķinu, kurš ir uz tekošo periodu 2022. gadā, un kā salīdzinājumu uz šodienu, 2025. gadu, tātad apkure 2022. gadā pēc rēķina maksa bija 54,11. Pēc renovācijas mums ir apkure 25,51. Jāuzsver, ka ēkas siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no laika apstākļiem un ēkas energoefektivitātes. Mums bija ārkārtīgi sliktāk tehniskā stāvoklī māja. Tas bija iemesls, varētu teikt, motivācija, kāpēc mēs visu šo te uzsākām. Visu laiku kaut kas gāzās, nemitīgi ūdens tecēja, 5. stāvs pludoja. Tātad, kas ir izdarīts? Ir nomainīts pilnībā visas jumta konstrukcijas, ja? Ir uzlikts jauns jumts, ir notikusi siltināšana visā mājā. Kāpņu telpas ir izremontētas, stāvvadi ir nomainīti, radiatori ir nomainīti, uzlikti alakatori. Eiropas finansējums arī ļoti būtisks šajā procesā, jo tas dod atvieglojumus vai līdzfinansējumu tam kopējā projekta realizācijai. Ja? Un šobrīd ir izstrādāta jaunā altuma programma daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai, kas paredz noteikti atbalsta procentus izvēloties. Piemēram, šajā mājā mēs redzam, ka ir ventilējumā fasāde. Tad ventilējumā fasādē jaunajā programmā atbalsta 45% no attiecināmām izmaksām. Ja? Līdz ar to tas ir tās reāls instruments, kas palīdz
un atvieglot dzīvokļu īpašniekiem šo te māju atjaunošanas procesu veikt. Šajā jaunajā plānošanas periodā, ko realizēs un administrēs Altums saistībā ar daudz dzīvokļu māju atjaunošanu, energoefektivitātes paaugstināšana, ir paredzēta 170 miljoni. Tā kā aicina visus daudz dzīvokļu dzīvojamā mājas īpašniekus pieņemt lēmumus un izmantot šo iespēju. Tikai visiem iesaistoties, iespējams panākt lielāku energoefektivitāti un ilgspējīgu nākotni. Tas ir jādara kā privātpersonām, tā uzņēmumiem, ko dara arī Rīgas Siltums. Rīgas Siltums aktīvi arī seko līdzi saviem energoefektivitātes rādītājiem. Līdz to mēs esam savos administratīvos korpusos, kas mums ir vairāk nekā 5 objekti, esam ieviesuši energoefektivitātes pasākumus, tajā skaitā ēku siltināšana, logu nomaiņas, saules paneļu uzstādīšana, apgaismojuma nomaiņa, kā arī mums jau vairākus gadus ir jau certificēta energopārvaldības sistēma, līdz ar ko, kas arī apliecina, ka mēs sakojam aktīvi šiem enerģijas patēriņiem un sakojam līdzi arī to enerģijas patēriņa samazināšanai. Un saistībā ar šo mēs saņēmām no Rīgas Tehniskās universitātes marķējumu Energo vienoti. Tas ir Rīgas Tehniskās universitātes projekts, kurš ir starptautisks un apliecina uzņēmuma energopratību. Ik viens var sākt ceļu uz energoefektīvāku mājokli, interesējoties par ēku siltināšanas iespējām un pieejamo atbalstu. Pirmais solis ir izvērtēt daudzdzīvokļu nama siltumizolāciju un konsultēties ar speciālistiem par efektīvākajiem uzlabojumiem.